Tā, kas jums bija, Timur kungs? Tā mašīna vajag. Kādu? Nu, tas Fantomas mašīna. Kas viņš bija? Citroens. Jums datoru neuztic? Sveiciens ātrumciltī, LMT vietelīzijā. Šodien mums ir mašīna, kas, manuprāt, ir viens no lielākajiem atskaites punktiem par autobūvas vēsturē. Tas ir autiņš pirms kura un pēc. Tā kā Jēzus kristīgā ticībā, tā šis ir pirms un pēc. Sveika, ir! Veiksmi darbā! Es pēc tās mašīnas atnācu. Kā? Tas ir servis, zolīti, piedzan klāt. Bet šitam ir motors, šitas ceļ kalpo. Fantomas nemelo. Tā mašīna ir labi gājusi. Tā gaita ir fantastiska. Franči māk taisīt seksīgas mašīnas. Un ir iet taisni bez bēdām vispār. 90. gadu beigās viņu nobalsoja autodizaineri kā skaistākā mašīna līdz tam brīdim visā autobūvas vēsturē. Top 3 nozīmīgākā. Es domāju, ka viņi ir tāds, nevis pat kilometru stabiņš, bet Ēģiptes piramīda tādā atzīmēšanas ziņā autobūvas vēsturē, jo kaut ko tādu 10 gadus pēc kara uzbliest kaut ko tik vieglu, ažūru, tādu lidojošu, tas vienkārši neticami. Absolūti, jā. Viena no skaistākajām mašīnām, viena no būtiskākajām mašīnām, kas jebkad ir radīta. Īstenībā joprojām ļoti labi braucam, ļoti skaisti, eleganti. Un kāds tev bija tas ceļš līdz tai mašīnai? Droši vien, kas sākās kā lielai daļai manas paudzes šī auto cienītājiem ar kinofilmu Fantomas. Ar pacelšanos debesīs, vīram zilajā maskā. Auto ir īpašs. Skaidrs, ka tā laikmetā filmās daudzās īstenībā parādās šis auto franču un ne tikai franču. Tas ir īpašs aparāts, tā ir īpaša mašīna. Jā, likās, ka tas ļoti labs. Latvijā laikam nav daudz šī modeļa autiņu. Nav daudz, jā. Cilvēki baidās no tās reputācijas. Nav, tā uzticamības reputācija Citroenam vēsturiski ir bijusi mazliet tāda šaubīga. Mazliet, protams, var piekrist, jo auto nav, kā amerikāņi saka, kur var salabot ar skrūvgriezni un stellatslēgu. Tur ir jāzina, kā viņu uzturēt, kā remontēt, bet, ja to zina, tad tas ir darāms un tas nav nekas tāds super dārgs vai kā. Un šitās lampas, kas grozījās, tās bija visiem jau kaut kādā brīdī? Lampas, kas grozījās, parādījās 60. gadu otrā pusē, kad tika veikts saucamais facelifts. Varu nodemonstrēt. Kā viņas grozās? Jā. To es gribu redzēt. Tā iedegās. Aha, vidējās griežās, jā. Ļoti baigā leņķī pie tam. Tieši tā. Viņas precīzi kopē stūri, jā. Un šitam jau ir iešpricis kaut kāda, ja? Šim ir auto spēcīgākais motors, kas tika uzstādīts DS modeļiem. DS23 ar elektronisko iešprici. Tas ir 70. gadi un jau ir iešpricis, ja? Jā, bet tāpēc arī auto ir pietiekoši dinamisks. Mūsdienu satiksmē, atļautā ātruma robežās var mierīgi braukt, var kādu arī lēnāk apdzīt. Tajā laikā bija baigi citas prasības par to, kurpiem jābūt izvietotiem uguņiem, gabarītiem un pagriezieniem. Tagad neviens neatļautos. Vai ne tādu atšķirību? Tagad uztais to apaļo kaut kādu aizmuguri hatchbackam, tur jau saliek gaismiņas augšā. Vienkārši tas nav tik, netērējis uz kaut ko tik tādu skulptūrāli elegantu, ja? Tā. Šis ir ļoti skulptūrāli. It kā varētu bez tā chromiņa iztikt, ja kurš ražot, ņemam nost, būs lētāk 3 centi un konkurēsim tirgu, bet tas smukums pazūd vispār. Īsnībā šai mašīnai tas koeficients aerodinamiskais CX, ja nemaldos, bija ap 0,3. Iedomājies 80. gados cigāram Audi, kas bija tāds ļoti progresīvs auto, viņam bija 0,3. Šitas jau ir, bet viņi taču tāds ērviskās trubas diezgan tajā laikā lietoja. Vienkārši izmērīja uz papīra, ka tā būs labi. Es domāju, ka lietoja gan, redzi, auto ir, viņš ir
aerokosmisks. Nu, tā liekas, cilvēki sapņo lidot kosmosā un taisīšu tās turbīnas. Amerikāņu mašīnā visam tā. Tur īstenībā, es domāju, ir aerodinamika jau tika pētīta. Tas dizains jau redz ir tā kā mazliet tā kā tādai pilē. Nu, viņš forši traucās cauri gaisam. Tas, ja nemaldos, aizmugurē, jo riteņu platums ir mazāks nekā priekšējo, lai tev dabūtu to pludlīniju. Šaurāk, lai sajiet. Lai šaurāk aizmuguri sanāktu. Tad, kad šo mašīnu prezentēja 55. gadā izstādē Parīzes, viņu 10 dienu laikā pasūtīja tur pārdesmit tūkstoši pasūtījumu bija samaksāja tā kā avans. Un tas kaut ko rāda. Es izlasīju, ka 60 gadus šis bija nepārspēts rekords par samaksātajiem avansiem pēc mašīnas prezentēšanas. Zini, kas bija nākamā mašīna? Tesla 3. Yeah? Yeah. Tikai tagad šajā gadsimtā, beidzot kāds ir pārsitis pagājušā gadsimta vidus pasūtījuma rekordu. Pie tā, ka tagad vienkārši uz globus ir 3 vairāk cilvēku nekā to brīdi. Jā. Tu to eseju, un es lasīju, ko tas franču filozofs sarakstīja par to mašīnu, kad viņi iznāca. Godīgi runājot, nē. Tu esi? Jā, Rolands Barts, frančos, viņam ir eseja par to mašīnu. Kā filozofs apraksta šito te visu to caurspīdīgumu un to lidojumu sajūtu un to dievības, arī tas DS, tas nosaukums, viņš tā kā dievība, to vārds franciski izrunājās, tos burtus savienojot. Ļoti garši. 2 lapiņas. Tur es lasīju to grāmatu, nezinot, ka tur ir par to mašīnu. Es lasu tās esēs vienu otru, pēkšņi viena filozofs auto izstādē, kaut ko prātuļo. Par šito viņš runā. Jā, tā kā pat filozofi tajā laikā ir bijuši sajūsmā, pievērstuši uzmanību šim automobīlim, kad viņš iznāca. Nav? Ir. Ej, tu nost. Nu ko, mums ir jāapceļ auto? Pacēlās? Riktīgi. Tālāk. Drosmīgs tu, Jānis. Tadā! Un tagad var nomainīt riteni. Bet, ja mēs kādam mēģinātu izstāstīt, tā ir no tehnoloģija, iepriekšējais Traction Avant Citroens bija skaidrs, tā bija pirmā masveidā ražotā priekšpēdējās mašīna, ļoti zemu smaguma centra, ļoti komfortabla gaita. Kas šitai ir tehnoloģiski tas, ar ko viņi? Tehnoloģiski, protams, tā ir tā pati piekara, hidropneimatiskā piekara, ar kuru mašīna ir principā kā lidojošais paklājs. Brauc pa jebkuru seguma ceļu, un tu nejūties apdalīts, teiksim tā, un to var arī darīt ātri īstenībā. Īstenībā interesanti ir, ka 60. gados Citroenam bija diezgan labi panākumi arī rallijā. Tieši dēļ tā, ka varēja izmantot šīs piekaras priekšrocības. Pat īstenībā, ja nemaldos, Monte Carlo vienreiz uzvarēja. Bet, laikam, tā mašīnas popularitāte arī saistīta ar to, ka viņu, tad, kad viņi aizgāja, tad viņi, laikam, pāris 10 gadus ražoja, ne? 20 gadus, jā, no 1955. līdz 75. gadam tehniski. Kāpēc tik milzīgs stopa lampa tur, ko tā nozīmē? Tāpēc, ka tad, kad tā lampa iedegās, tad ir palicis rezervuārā neliels spiediens, jo te ir visa sistēma ir kombinētā piekarei, bremzēm un stūras pastiprinātājiem. Jā, tas nozīmē, noplūde. Ja ir stop, tad tev ir, principā, viss hidraulika ir iztecējis un tev ir ātri jābremzē, jo viņam ir speciāls rezervuārs, kā teikt, ārkārtas bremzēšanai. Tu vienkārši apstājies un... Bet vienreiz tur nospiest tās bremzes? Neesmu pārbaudījis. Jā, bet nedaudz reiz. Kā teikt, latviski runājot, ja sarkanā gaisma iedegās, tad neāksties. Tad tā ir pārliecinoši sarkanā. Jā, tad jābremzē, jā. Bet kā viņam izdevās viņu padarīt tādu nopērkamu? Tomēr tā ir tehnoloģija, ko pēc tam kaut kādās ļoti greznās mašīnās izmanto. Kā viņi to visu? Īstenībā toreiz jau tā mašīna nebija īsti lēta. Viņa bija vienā cenā ar Mercedesiem. Tā brīža dārgajām mašīnām. Jā. Varbūt ne gluži ar Rolls-Royciem, bet tā bija riktīgi luksus klases mašīna. Es domāju, ka viņi īstenībā uzražoja ļoti lielā skaitā. Tā ir tā atslēga.
tā tehnoloģija tur jau nekas tik nenormāli sarežģīts īsti arī nav. Tās sfēras, hidraulikas, ja ražo kā rūpnīcā, ražo Lielā sērijā tas kļūst pieejams, jo pēc tam jau šo te piekaru lika arī tādās vienkāršākās mašīnās. Mēs to motoru varam apstīties atvērt, jo man nav skaidrs, kāpēc atvērt to motoru klārsaku. Divās vietās ir jāatbrīvo tur cilpiņi, lai motors atvērtos. Nevis viena, bet pat divas, ja? Jā, atvērt. Šeit, un ja tu aizies otrā pusē, palīdzēs mēs. Es labprāt. Tā, un šis, ja? Jā. Labi. Šitas tad kārtīgi turās, tur tad nevar būt joki ar to. Te ir hidrauliskā eļļa, kas ir pastāvīgi jāvadā līdzi. Jo visa sistēma ir uz vienu šito eļļu. Jā. Un tā viss tā gudrība, tas līdzenums ir šeit slēpjas. Tās ir tās sfēras, jā. Ar tām viņš tad arī spēlējās un tā izpēršosnīgi līdzeno gaida. Tad, kad to mašīnas projektēja, viņi gribēja ielikt iekšā 6-cilindru rindas motoru. Bet tā nelielā nianse bija tāda, ka viņi uztaisīja tik iztērējās uz visu pārējo, un viņiem naudas nepietika, lai pabeigtu motoru. Jā, īstenībā viņi tad, kad sāka ražot, viņi ielika veco motoru no trakšu navām. Te motors būtu lepns, ka viņš ir bijis vienā šausmīgi labā mašīnā, pēc tam otrā. Tieši tā. Un nekas ņem tam motoram jau, būtumai pašā motora iekšpusē, nekas jauns nav izdomāts. Pabrauc šeit no ceļa, vienkārši tu jutīsi to piekaru par tādu. Viens ritenis pa bedrēm. Viņš tā kā nebūtu, tā kā mēs brauktu turpināt asfaltu. Kā tas ir iespējams? Blēži franču inženieri. Pilnīgi nemainījās nekas, ne viņa sagāzās, ne viņa kratīties sāk. Tu vari vēl redzēt, te nobraukt. Paņemsim par šeit. Tas ir kaut... Būtībā man ir sašutums, kāpēc vispārējie autobūvētāji nav ieviesuši šito piekaru. Sūcītus noziegums pret cilvēci. Visiem vajadzēja būt šādai piekarai. Tā būtu normāla braukšana. Ļoti seksīgi tā gaita viņam ir. Jā. Ļoti. Man nav pazaudējis par savu šarmu. Viņš arī nav uz sāniem. Viņš nav ļurdzīgs auto. Viņš ir vienkārši komfortabls, bet normāli braucams, stabils auto. Un tā pārredzamība. Vienkārši tagad tā moci braukt, tev nekas netraucē skatīties. Kaut ko tie franči protas, tā teikšu. Viņi tikai reizēm ir slinki un ēd batonus un dzer vīnu, bet tie saņemāt. Tas ir stāsts par to, ka viņi skatās uz pasauli ar, teiksim, no kaut kāda cita redzes punkta nekā varbūt citas autoražotāji. Viņiem cits vērtības, jā. Kāpēc bija vajadzīga komfortabla mašīna? Tāpēc pēc kara Francijā bija slikti ceļi, bija maz naudas un bija slikti ceļi. Vācijā bija labi ceļi, Vācijā mašīnas bija sportiskākas. Francijā vajadzēja komfortablu mašīnu. Tāpēc arī viņi domāja, kā uztaisīt komfortablu mašīnu. Arī tas pats 2CV jau arī var pārumiem pabraukt. Nav jau nekāda vaina, tad varat neatkarīgi piekara aizmugurē, visam viņš jau lieli tievi riteņi, viņš arī varēja ar olu groziņu pa tīrumu pārbraukt pāri. Mierīgi pa sliedēm, vispār tu varētu zupu ēst tajā mašīnā, nekas neizšļakstītos. Klā, bet skatos te mašīnā kaut numuru sāniem. Kā tu viņu lieto? Kādam nolūkam viņi tev ir? Auto ir, protams, izklaidē, nevis ikdienai. Šis numurs ir no nesena brauciena uz Zviedriju, kur mēs piedalījāmies tādā nelielā regularitātes tādā rallijā. Auto ir tāds riktīgs brīvdienu auto, ar kuru no vienas puses nav bail brīvdienās braukt, ir forši braukt un var braukt arī diezgan tālu līdz Zviedrijai, līdz jebkurai vietai, kur iedomājies. Šis ir autiņš, kas tajā krājamo un retro vintāžo mašīnu grupā, kuram notiek ir kaut dombiedri, notiek kaut kādas aftermarket detaļas un nav tik traki tur braukt un pēc tam samainīt tās lietas. Ir, teiksim tā, ir speciālisti, kas ir piešāvuši roku tieši šīs mašīnas remontā, ir pieejama literatūra. Jā. Tas ir pluss tam, ka tā mašīna ir masu produkcija. Tāpēc arī tur nekas tāds
tik super sarežģīts nav, kā tur, nezinu, kādā varbūt Ferrari vai kā, kur ir kaut kādi, tur, nezinu, 16 karburatori, kur ir jāprot noregulēt. Te, protams, ir tāds jauks kloķīts. Viņam kaut kāda robiņa, kurš pāriet. Un viņš tagad viņu ceļ. Aizgāja. Pacēlās augšā. Un tu vari braukt tā kā bezceļā, šī tik augstu pacelt. Tu pacēl augstāk, jā, lai tā kā... Lai tu brauc pa šosei, pļuk, nolaid lejā. Jā. Viņš spēja pabraukt abos šajos režīmos. Jā. Te ir speciāls režīms, kas ir ilgstoši atstājot mašīnu, kad viņš tā kā sagrupējas. Un tas bremžu pedāls, es godīgi neatceros, ka būtu spiedis tādu bremžu pedālu. Es biju šokā, kas iekāpu. Kas tas tāds? Jo jocīgi, ka dēļ kājas bremzes ir 3 normāli pedāļi un kaut kāds pupsiks tur pa vidu. Tad... Neliekas, ka viņš ir pārliecinošs, ka varētu apstāties. Viņš tāds varētu odekolonu uzšpricēt, nevis nobremzēt mašīnu. Ļoti plašs auto īstenībā. Tur kājām vietas pietiek. Redzi, tu, kā teikt, neesi pats īsākais cilvēks šajā karaļvalstī. Tu mierīgi varēsi sevis iesaisties un nejutīsies. Jau ar mīkstā mašīnā labi piekar un vēl uz mīkstu beņķi. Tur Šarls de Gauls varēja vēsti atpūsties šajā audiņā. Šai mašīnai iepriekšējais modelis bija Citroen Traction Avant. Kas bija izlaists 34. gadā, bija pirmais masu ražošanas priekšpiedziņas auto. Un tā bija tāda wow lieta jau 34. gadā. Viņi Citroens 40 sastajā vai kurā gadā izlaida 2 CV, kas bija absolūti pēckara Eiropas budžeta klases auto. Vabols konkurence. Jā, un tad sanākts 55. gadā šī mašīna. Viņi, godīgi runājot, bija tā izšāvušies, ka pēc tam viņi ilgu laiku neko iedzīgu tā arī īsti neuztaisīja. Jo pēc tam viss bija, nezinu, ceiks vai beigas. Viss jau bija tāds... Kā teikt, tāds tējs, jau tāds trešais nolējums. Jā. Bet arī reķina to pašu Traction Avantu, tas Citroens vecais dabūja gatavu, tad arī viņš bankrotēja. Tad viņš arī nomira, sabēdājās. Viņš jau nobankrotēja un Michelins viņu nopirka. Tie pārpirka un izglāba to mašīnu, kas bija ļoti laba. Un tad mēs redzam, ka kaut kādi vizionāri pat no citām kompānijām franču dēļ patriotismu izvēl kaut ko, bet kā šitas uzzīmēts uz papīra, vai arī būtu uzzīmēs papīra vēl 100 interesants mašīnas, bet kā tajā brīdī, knapi 10 gadus pēc kara, maucam. Kurš pieņēma valdē lēmumu maucam? Es nevaru izstāstīt, kāpēc. Es nezinu, es brīnu. Es tā domāju, ka Michelins uztaisīja radiālās riepas un viņš bija fenomenāli bagāts. Bagāta kompānija tajā laikā. Un viņi varēja atļauties tādas ēverģēlības nelielas. Principā pēc tā Traction Avant viņiem vajadzēja kaut kādu wow elementu, jo tas bija ļoti populārs un ļoti izdevies auto. Viņiem vajadzēja kaut ko tādu iespaidīgu. Viņi, man liekas, arī diezgan ilgi tur mocījās ar to, kas varētu būt tā nākamā iterācija. Un tāpēc arī mēģināja tādas ļoti gan dizainā, gan tehnoloģijā ļoti tādas kosmisks un futuristisks tam brīdim idejas un risinājums pielietot. Principā izdevās. Es domāju, ka tas izdevās arī laikam tāpēc, ka tajā brīdī vēl nekādi crash testi arī netika veikti mašīnām, jo šī tāda āstātni diez vai tagad var mašīnu pārdot kādam. Toties labi var, pārredzēt visu. Tas gan redzamība ir, tu visas nepatikšanas ieraudzīs, uz kurām tu varētu uzpulties. Toreiz visas tās mašīnas tādas. Bet cilvēkiem noteikti daudz ir drosmīgu ideju, un viņam tāda pludlīnijas apakš, tāda smuka, viegla augšņa, bet ka kaut kāda uzņēmuma valde saka, jā, uz šito mēs raujam augšā. Tas ir tas. Tie ir francūži. Protams, ka tie ir francūži. Vācijā tāda auto neuztaisīja. Sorry. Vai tu piekristu apgalvojumu, ka šā brīža mašīnu dizainu diktē apdrošinātāji un crash testi? Ka tur vairs nav vieta kaut kam neskaistam? Jā, zin kā tas tā kā vienkārši tā ir kaut kāda konstitūcija, kas ir mainījusies autobūvē. Kādreiz konstitūcija bija, es taisu to, ko gribu, to, kas ir skaists, to, kas patīk man īstenībā. Tāpēc arī mašīnas bija tik ļoti atšķirīgas, ka katram autoražotājiem bija kaut kāda tāda ļoti spēcīga filozofija. Mūsdienās tā konstitūcija, kā tu saki, ir crash testi, tā ir apdrošināšana, tas ir, mārketinga pētījumi, kur izpēta, vidējo temperatūru slimnīcā, un tad visas mašīnas arī uztaisa 36,6 grādi. Kā tu domā, vai vispār ir iespējams kaut ko tikpat
svarīgu pateikt autobūvē un kam tur būtu jābūt iekļautam, lai radītu šajā gadsimtā tikpat stūrakmeni mašīnu? Man liekas, mūsdienās tie stūrakmeņi ir savādāk. Mūsdienās tie stūrakmeņi ir elektroauto vai ūdeņraža auto. Tas ir kaut kas tāds, kas mūsdienās ir svarīgs. Viss, kas ir saistīts jau ar varbūt dizainu, jau ir apzalēts un ar tehnoloģiju, tur piekarēm vai motoriem. Tas jau ir, kā teikt, ilgu laiku ir tik ļoti pilnveidots, nonācis līdz tam kaut kādam augstākajam punktam, kur tur. Jā, tad, kad būs tiešām lidojoša mašīna vai kaut kas tāds, jā, tas būs līdzīgi novatorisks kā šeit, bet tāpēc vajag priecāties par šiem auto. Labi, tad turpinam priecāties par šiem veciem auto, pētām vēsturi un skatāmies ātrumciltu. LMTV televīzijā. Tiekamies jums pēc nedēļas.